kad pusnakts jau atkal nemanot klāt. Bet miegu vairs pat neizlūksies, lai tas nāk. Tad laidies nakts maigās, baigās skavās. Kas būs tālāk, vairs nav rokās tavās. Šīs nakts stāsts būs par paradīzi zemes virsū, kura šobrīd ir uz iznīcības robežas. Par garāko un aizmirstāko upi pasaulē, kura stiepjas līdz šai paradīzei. Par leģendāru cīņu, kurā varoņiem būs jāsakauj briesmoņi. Šis stāsts ir par 5 salām okeāna vidū, kuru attālumu izdzirdot cilvēka smadzenēs automātiski atslēdzās intereses centrs. Šis stāsts veidosies no ziņojumiem pudelēs, puču nestiem vēstījumiem un viena ļoti slapja vēsturnieka, kura izžūšana vairs ir tikai attāls sapnis. Kad stāsts ir aprakstīts, aplūkots un noraksturots, to atliek vienīgi sākt. Stāstu sāksim vienkārši un tieši tāpat, kā to darījuši tik daudzi pirms mums. Aiz Treideviņiem kalniem un Treideviņām lejām pašā okeāna vidū stāv 5 salu kopa, ko par Vesersalām sauc. Kad stāsta stāstu, tas ir jāstāsta precīzi un ar izpildītām darbībām. Un kad man ir jāveic aprēķini, ir tikai viena vieta, kur es dodos. Un tā ir Patrepe ar Anno un Dominī. Es esmu Anno un Dominī ir miris. Vārdi ir lēti un skaitļi norāda, cik tieši. Ķeramies pie skaitļiem. Aiz 27 kalniem un 27 lejām būs precīzi ar izpildītām darbībām, bez neskaidrībām. Cerams, ka varēju palīdzēt. Paldies Patrepei ar Anno un Vieglas smiltis Dominī. Aiz 27 kalniem un 27 lejām pašā okeāna vidū stāv 5 salu kopa, ko par Vesersalām sauc. 2 miers un pārticība vieno, 2 pats un ķildes jauc. Tā 5. grimst un ceļas no laika gala. Tā vidējā, tā nolādētā sala. Sen atpakaļ pirms Jēzus bija dzimis, bet pēc kristietība sāka uzņemt apgriezienus, visās 5 Vesersalās bija ēdamas smiltis un dzerama čiekuru sula. Tā, kādās diplomātiskās sadraudzības samita dzīrēs Vidussalā, Kalija un Badmeja sāka rasties aizdomas, ka Galapātijas un Ridēzijas smiltis garšo saldi, jo viņu ziemeļu krastus apskalvo ūdens no okeāna rētas. Un tas ir idiotisms tādā pakāpē, ko nevar izrēķināt kalkulators. Saldūdens, tiem, kas no jums nezina, saldūdens nav salds. Viņš vienkārši nav sāļš, viņu var dzert. Stulbi vai ne, sākās karš gadsimta garumā. Pirms turpinam par karu un tam sekojošo Vidussalas nolādēšanu, lai labāk izprastu notiekošo, mazliet iepazīsimies ar Vesersalu ģeogrāfiju. To mēs, protams, varam izdarīt tikai vienā vietā – Patrepē. Ar Anno un Dominī vienmēr būs mūsu sirdīs. Kontinents. Koki kontinentā. Okeāns. Okeāna rēta. Upe, kurai kontinentā nav nosaukuma. Upe, kas plūst viena uz 5 salām okeāna vidū. Šeit tā beidzās
un ietek pārējā okeānā, pievēršoties 5 salām. Galapātija, Ridēzija, Nolādētā vidussala, Kalī, Padme. Kopā tās dēvē par Vesersalām. Cerams, ka varēja palīdzēt. Paldies, patrepēji ar Anno. Un atvedīšanās no Dominī notiks pirmdien 10 no rīta. Apbruņojušies ar jaunām zināšanām, varam mesties atpakaļ Vesersalu karā. Dekādēm ilgusi asins izliešana saindēja vidussalas smiltis. Pat Čiekuras sula kļuva sarkana un nedzerama. Vairs nespējot ilgāk skatīties nebeidzamajā slaktēšanā, Galapātijas un Ridēzijas valdnieki nolēma tikties ar Kalī un Padmes saimniekiem vidussalā uz slepenās tikšanās pamiera noslēgšanas samitu. Kara cēloņi šajā brīdī sen jau bija aizmirsti. Tomēr Galapātijai un Ridēzijai kļuva skaidrs, ka par Kalī un Padmes mērķi ir kļuvusi kontrole pār visām 5 Vesersalām. Turpināt slaktēšanu nozīmētu visu iesaistīto salu galu. To neturpināt nozīmētu Galapātijas un Ridēzijas beigas. Plašāk par tikšanos un tajā noslēgto vienošanos vienmēr nosalušais un mūžam slapjais Galapātijas galma vēsturnieks! Pirms metamies iekšā vēstures aizraujošajās lapas pusēs, mazliet palabošu savus kontinentālos kolēģus. Tā upe, par kuru jūs sakat, ka nav nosaukuma, bet saucat par okeāna rētu, ir Gangāla. Otra nav kļūda, bet atvieglojot dzīvi, mēs Galapātiju un Ridēziju saucam par galvas salām, bet Kalī un Padmi par kājas salām. Vismaz tādus nosaukumus mēs lietojam galvas salās. Par kāju salu terminoloģiju jums būs jājautā pašiem, un es ticu, ka tikko kā viņi iemācīsies runāt, viņi jums arī atbildēs. Bet kamēr par vienīgo kulturālo izprieci tiek uzskatītas dubļu vannas, vēstures glabāšanu atstāsim tiem, kuri nespēlējās rītdienu. No slepenās tikšanās miera sarunu samita ir palicis vairs tikai noslēgtās vienošanās dokuments. Tad apskatīsim vienošanos, kas noveda pie vidussalas lādēšanas. Man teica, ka jūs viņu redzēšot kaut kur šeit. Mazliet atkāpjoties, es esmu ievērojis, ka mūsu valodas ir ļoti līdzīgas, vismaz skaņu ziņā, kā viņas izklausās. Bet rakstībā mums ir viena domstarpība. Redziet, mēs garos patskaņus uzskatām, ka ja mums ir A un mums viņu vajag izvilkt gari, mēs viņu velkam uz priekšu. Tātad A, un tad mēs viņu velkam uz priekšu. Bet jūs vilkšanas zīmi esat uzlikuši augšā. Tātad, ja jums ir A, un tā vilkšanas zīme ir augšā, tad mēs velkam uz augšu. Bet jūs tā nerunājat. Tāpēc, lai nerastos nekādas domstarpības, es jums nolasīšu. Slepenās tikšanās pamiera noslēgšanas samita dokuments. Ar šo dokumentu abas iesaistītās puses Galapātija un Ridēzija turpina galvas salas un Kalī un Padme turpina Kāta salas. Tas bija vēl tad, kad viņi paši izdomāja savu nosaukumu. Tie laiki ir pagājuši. Vienojas
nekavējoties atkāpties no vidussalas, pasludināt vidussalu par neitrālu un neatkarīgu teritoriju un izturēties pret to kā pret tādu. Nosūtīt 2 galma zinātniekus no Galvas salām un 2 pūšļotājus no Kāta salām, lai tie uzliek vidussalai lāstu. Gadu pēc vienošanās parakstīšanas un reizi apmēram 100 gados nosūtīt uz vidussalu 1 čempionu no Galvas salām un 1 čempionu no Kāta salām. Cienīt čempionu dueļa iznākumu un uzvarētāju kā vidussalas patieso čempionu, īsteno valdnieku un vienīgo iedzīvotāju. Satikties tikai čempionātā un domstarpības risināt tikai caur to. Tagad interesantā daļa. Puses vienojas arī par lāsta saturu, kurš ir sakojošs. Mēs lādam tevi vidussala dzīvai būt. Bez čempiona sāpēs gaidot, kad miņaru varēs gūt. Mēs lādam tevi vidussala. Vairs nebūt par salu. Pie čempiona tikt vai radīt galu. Apakšā mums, kā redziet, ir arī Kalapātijas karaļa paraksts, Ridēzijas valdnieka izplāvējušais autogrāfs, Kalī tirāna pirksts un Badmes vagara zobu pēdas. Tas bija oriģināls. Tātad, čempions ar vidussalu var darīt, kas viņam ienāk prātā. Ja viņš vēlās, viņš ar vidussalu var nokrimt līdz termiņa beigām okeāna dzīlēs. Ja viņš vēlās, patiesībā mēs nezinām, ko vēl viņš var. Līdz šim visi čempioni ir nākuši no Galvas salām un vienmēr salu ir gremdējuši. Bet šeit ir jāatcerās, ka laivas konceptu es apguvu tikai ierodoties kontinentā. Visa pārvietošanās Vesersalās pa ūdeni notiek peldot. Tātad, ja Galvas salas tiek sakautas uz vidussalas, to atgūt ir neiespējami. Un Kājas salām ir iespēja atpūsties, pārgrupēties laika gaitā, pavairoties, radīt konstantu spiedienu ar uzbrukumiem un sūcībām, kas ir viņu specialitāte. Bet ja viņiem nav šīs iespējas, ja viņiem ir jāpeld daudz tālāk neatpūšoties, tad tos 3, kas nonāk krastā, var vienkārši nomētāt ar akmeņiem. Un noslēgumā, 3 reizes kājas skatu, neko labu neatradu. Dāmas un kungi, kopš iepriekšējā Vesersalu čempiona nākšanas pie varas ir pagājuši apmēram 100 gadi. Un tas nozīmē tikai to, ka vidussala jau atkal ir cēlusies, un Vesersalās jau atkal briest klope. Tikai šoreiz mēs mums vajag to redzēt. Tāpēc mēs sūtīsim mūsu joku šķūņa speciālkorespondentu, lai pirmo reizi pasaules vēsturē tiešraidē varētu redzēt Vesersalu čempionātu. Pieslēgsimies mūsu speciālkorespondentam, kurš jau ir citā laika joslā, kur ir gaišs, bet te ir nakts. Labu nakti! Atkal ceļājies, laiks ātri skrien un atkal ceļājies. Vēl dzīvē mūzika mums daudz draugu dod, bet laiks negaidā un atkal ceļājies. Atkal ceļājies, man svešās vietās vecais autonēs, un daudzās brīnum jaukās lietās noskatos, bet laiks negaidā un atkal ceļājies. Terāvs stāvs. Atkal ceļājies. Esam gaišajā laika zonā. Pirmais izdzīvošanas noteikums. Koženas. Tas, lai mute nedomā par dehidrāciju un to, cik maz ūdens viņā ir.
Mēs dodamies pat taisnām uz Veseru salām. Nokļuvušām Veseru salās. Es saredzu tikai vienu aizķeršanos, kad mēs nokļūstam pie jūras. Pēc tās upes, okeāna aizslēgam. Mums nav laiva. Es laivu aizlēnēju savam čomam, Dželim Talikam. Un to nav atdevis. Bet tas nekas, jo man kaut kas ir padomā. Dāvām, vienmēr kaut kas ir padomā. Vēl dzīvē mūzika mums daudz draugu dod, bet laiks negaida un atkal ceļājas. Es jau vairāk stundas. Un jāatzīst, ka sakošana pirmajam izdzīvošanas likumam jau ir nesus augļus. Sakošana ir vienīgā, kas noņem manas domas no dehidrācijas. Bet laiks negaida un atkal ceļājas. Atkal ceļājas. Kā klaironizēs klīstu dzīves truselēs. Tagad draugi mēs. Jādod ir elegants vietiņš, kurš būs pasargāts no meža zvēriem naktī. Ja kāds stāsts, zin kā viņam rīkoties. Vēl dzīvē mūzika mums daudz draugu dod, bet laiks negaida un atkal ceļājas. Labs stāsts. Man ir beigušās arī pēdējās kožņas. Un tagad ir jāķerās pie otrā izdzīvošanas likuma. Šķidrums ir it visā, arī ēdienā. Tāpēc mums ir jāuzzina, cik daudz ēdienas vien ir iespējams, lai nedehidrētos. Like a band of gypsies, we go down the highway with the best of friends. Dehidrācija novērsta. And away on the road again. I can wait. Šonakt paliksim šeit pat. Diemžēl ezera ūdens nav dzerams. Ļoti smagi sāku apsvērt dzert savu urīnu. Pavisam drīz tā kļūst par nepieciešamību, ja es neatradīšu kožņas vai kaut ko tam līdzīgu. Pieslēdzieties nākamajai sērijai, lai uzzinātu, vai es izdzīvošu. Labu nakti!